Žēlstība jums miers un spēks no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Jā, kā jau lūkšanas grozs mūs arī ievadīja, mēs dzīvojam tādā nopietnā laikā, svētsvinīgā laikā, un tas ir tik īpaši, sasildoši un iedrošinoši, ka tieši par šādiem laikiem Bībele ir aprakstījusi. Šādiem laikiem Dieva vārds ir gatavojis. Un šī iemesla dēļ arī jau kādu ilgāku laiku, bet šodien beidzot arī es esmu nolēmis runāt tālāk par kādu grāmatu, kas atklāja šos laikus, un tā ir Daniēla grāmata. Un es jau esmu runājis par Daniēla 2. nodaļu pirms gada, ja nemaldos, nedaudz vairāk, un arī par Daniēla 1. nodaļu. Un mana iecerē ir iziet cauri visai Daniēla grāmatai. Es esmu runājis arī par Daniēla 3. nodaļu, bet ne šajā draudzē. Mēs bijām ar mūsu ceļmeklētājiem uz Jelgavas draudzi, un tur es runāju, bet es vēlētos arī ar mums visiem kopā apskatīt šodien 3. nodaļu Daniēla grāmatā, jo šī nodaļa ir ar spilgtu paralēli uz Atklāsmes 13. nodaļu, kas runā par notikumiem, kas šodien notiek Amerikā, kas notiek pasaulē, visā pasaulē, un uz ko briest arī šī antikrista vara, kas ir aprakstīta. Un kāpēc par Daniēla 3. nodaļu? Jo Daniēla pirmās 6 nodaļas runā par to, kā dzīvot šajā laikā. Tie ir stāsti, kuri patīk bērniem, kurus patīk izspēlēt, un uztvert un skatīties. Un tad Daniēla pēdējās 6 nodaļas ir pravietojumi, kuri patīk matemātiķiem, kā man, vēsturniekiem un arī tiem, kuri tiešām grib saprast, kas ir gaidāms, un Bībeles pētniekiem. Un tāpēc šī arī 3. nodaļa sniegs mums kādas ļoti noderīgas mācības par to, kā dzīvot šodien. Laikā, kad mēs redzam, ka pasaule vēstī, ka Jēzus nāk drīz, un ka notikumi visi kārtojas, lai varētu arī piepildīties pravietojumi, kurus mēs vēlāk citreiz studēsim Daniēla 7., 8., 9., 10., 11. un 12. nodaļā. Nu tad atvērsim Daniēla 3. nodaļu un es aicinu katru atvērt un pašam lasīt līdzi. Varbūt tas, ko es jums teikšu, nebūs tas galvenais, ko Dievs jums grib pateikt, bet Dieva vārds uz jums runās, kad jūs paši nāksiet pie Dieva un lūgsiet un meklēsiet, ko tu man gribi pateikt. Un tad nolieksim vēl galvas, lūdzot, lai Dievs uzrunā. Tēvs, mēs šorīt esam šeit nākuši, lai Tevi pielūgtu, slavētu un nevis klausītos kādā cilvēkā, bet Tevī. Tāpēc runā Jēzus dēļ. Amen. Daniēla 3. nodaļa un no 1. panta. Ķēniņš Nebukadnecars darināja zelta tēlu. Tas bija 60 elkoņus augsts un 6 elkoņus plats. Viņš to uzslēja Bābeles pavalstī Dūras līdzenumā. Tātad mēs jāuztver sākumā teksts ir, lai mēs vispār varētu interpretēt to. Šeit iet runa par Bābeles ķēniņu Nebukadnecaru, tātad tas ir 6. gadsimts pirms Kristus, pirms 2600 varētu teikt gadiem. Un viņš ir izdomājis celt zelta tēlu. Un šeit nav pateikts īsti, kāpēc, kas tas tāds par tēlu, bet mums varētu būt nojausma, kas tas ir par tēlu no tā, ka mēs lasām kontekstā.
tiem, kas ir bijuši, kas nav šeit pirmo dienu, un ir lasījuši Daniela 2. nodaļu, zina, ka tur ir runa par kādu sapni, ko šis pats ķēniņš Nebukadnecars redzēja ar kādu tēlu. Bet šis tēls, ko viņš redzēja, nebija no zelta. Viņš bija daļēji no zelta. Viņa galva bija no zelta, un vispārējais no dažādiem citiem metāliem, un tur arī Dievs caur Danielu, šīs grāmatas autoru, vienu jaunieti, paskaidroja, ka šis tēls simbolizē dažādas valstis un varas, kas sekos vienotrai līdz pat Jēzus otrajai atnākšanai, līdz pasaules, kad šīs pasaules varas tiks noslaucītas un Dieva valstība nāks un tiks nodibināta virs zemes. Un Nebukadnecars bija šī pirmā vara, kas bija zelta galva. Nu tad, kā jums šķiet, ko varētu nozīmēt tas, ka Nebukadnecars uzcēla tēlu un visu no zelta? Šeit mums nav pateikts. Bībele daudz ko nepasaka. Kāpēc? Tāpēc, lai tu domātu, lai tu pats uzdotu jautājumus un pats meklētu atbildes. Un vienmēr paliktu atvērts atbildēm. Nevis visu pienaglotu un iegravētu akmenī, ka tā tiešām ir. Bet mēs šeit redzam, ka tas varētu norādīt šī Nebukadnecara bailēm, kāpēc viņa varētu sekot vēl kādas citas impērijas, jo tā taču ir varenā Babilonija. Nesagraujamā impērija ar bieziem mūriem. Un šie izmēri arī varētu būt diezgan zīmīgi. Mums šeit ir kādi celtnieki, kuri darbojas celtniecībā. Es gribētu jums prasīt, vai jūs esat kādreiz redzējuši ēku vai veidojumu, kas būtu 66 oliktis augsts un 6 elkoņus vai oliktis plats. Pārvēršot metros, oliktis ir kā no pirkstgaliem līdz elkonim, un pārvēršot metros, tas ir 27 metrus augsts. Tā ir kaut kāda, varbūt 9 stāvu māja, un 2,7 metrus plats. Jā, kaut kas tāds, jā. Tātad, vai tas vispār ir iespējams? Varbūt ir iespējams kādiem celtniecības ģēnijiem, bet nenoteikti no zelta, vai ne? Jo zelts nav tik izturīgs, lai izveidotu tik šauru un 9 stāvu mājas augstumā tēlu. Bet varbūt tas ir iespējams, varbūt tas nedaudz atgādina šos garos, kā viņus sauc, obeliski vai tādi gari, taisni, augsti pīlāri, kas ir Vatikānā un vēl dažās vietās pasaulē. Bet varbūt arī šis ir simbolisks skaitlis. Un ko tad simbolizē šis skaitlis? 60 x 6. Mēs līdzīgu skaitli sastopamies Atklāsmes 13. nodaļā. Kā jau es teicu, šajām abām nodaļām ir diezgan daudz paralēlas. Atklāsmes 13. nodaļas beigās ir rakstīts: šeit ir gudrība, kam ir prāts, lai izrēķina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un šis skaitlis ir 666. Tātad 3 sešnieki, 666, un šeit ir 2 sešnieki it kā pieminēti, bet mēs varētu domāt, ka statujai ir gan platums, gan augstums, gan arī garums. Vai ne? Tātad 3 izmēri, varbūt 6 metri plats, 6 metri garš un 60 metri augsts. Varētu arī tur būt 3 sešnieki, bet šis ir zvēra skaitlis, kas ir cilvēka skaitlis, kas ir nepilnības skaitlis, kas ir sacelšanās skaitlis. Ar šo skaitli mēs sastopamies arī Salamana dzīvē, kad viņa bagātības aprēķinot arī
izmērīja ar šiem sešniekiem. Bet dosimies tālāk. Tas mums varbūt nedaudz ievada domās, par ko šeit varētu būt runa. Tātad viņš uzslēj Bābeles pavalstī Dūras līdzenumā. Tad ķēniņš Nebukadnecars lika sapulcināt satrapus, priekšstāvjus, pārvaldniekus, padomniekus, manziņus, tiesnešus, uzraugus un visus pavalstu varasvīrus, lai ierodas uz ķēniņa Nebukadnecara uzlietā tēla iesvētīšanu. Un tie, kas lasat līdzi, jums droši vien daudziem ir cits tulkojums, cits teksts. Es lasu no jaunā tulkojuma revidētā teksta. Un droši vien ir interesanti un vērtīgi salīdzināt. Es nepieskāros Dūras līdzenumam, bet arī šis Dūras līdzenums, kur tas notiek, ir zīmīgi, jo tas ir tas pats Bābeles torņa vieta, kur tika uzcelta atkal vēl viens sacelšanās simbols. Bet ko Nebukadnecars dara? Viņš liek sapulcināt visus. Ko visus? Visus ietekmīgākos pasaules cilvēkus, tā laika. Visus priekšstāvjus, pārvaldniekus, padomniekus, manziņus, tiesnešus, uzraugus un visus pavalstu varasvīrus. Diezgan detalizēti var uzskaitīt, un arī šis uzskaitījums atkal un atkal atkārtosies. Un uz ko tad? Viņi uzceļ šo tēlu, bet tas nav vienkāršs tēls. Tas nav vienkārši tēls, kā mums šeit Talsos ir koklētājs. Es nezinu, varbūt arī koklētājs ir bijis īpaši iesvētīts. Nezinu šādu vēsturi, un iespējams kādi latviešu šie mājiņticības piekritēji kaut ko arī varbūt tur ir veikuši, bet šeit ir teikts, ka viņš tiek īpaši iesvētīts. Tātad šis ir reliģisks dievkalpojums, kas šeit tiek organizēts. Paturēsim to prātā. Un 3. pants. Tad sapulcējās satrapi, priekšstāvi, pārvaldnieki, padomnieki, manziņi, tiesneši, uzraugi un visi pavalstu varas vīri uz ķēniņa Nebukadnecara uzlietā tēla iesvētīšanu. Tie nostājās Nebukadnecara uzlietā tēla priekšā. Jūs redzat, cik izteiksmīgi ir šī valoda, ka atkal tiek izcelt visi cilvēki, un tie tiks izcelt vēlreiz, un atkal tiek izcelts Nebukadnecara uzlietais tēls. Un atkal iesvētīšana. Un atkal Nebukadnecara uzlietais tēls. Jau 3. reizi. Vēstītājs sasauc skaļā balsī. Jums, un ievērojiet, ieklausieties, ļaudis, jums tautas un valodas tiek pavēlēts. Vai jums atgādina kaut ko šī izteiksme? Jā, tiem, kas ir pētījuši Atklāsmes grāmatu, šīs noteikti varētu atgādināt Atklāsmes grāmatā vēstītās vēsti, kas arī mums, kā Dieva tautai pēdējās dienās, ir jānes pasaulē. Atklāsmes 14. nodaļā līdzīgi ir teikts, 6. pants, un es ieraudzīju citu eņģeli lidojumu augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem, ikvienai tautai, ciltī, valodai un ļaudīm. Viņš runāja varenā balsī. Šeit tad mums vēl pievienots ļaudis, bet šīs 3 uzskaitījums tautas, ciltis un valodas ir tieši tas pats, kas Daniela 3. nodaļā, 4. pantā, kas liek domāt, ka tieši tāpat kā mēs šodien, mēs ilgojamies nest šo evaņģēliju, mūžīgo evaņģēliju katram cilvēkam, visām tautām, ne tikai latviešiem un Talsu iedzīvotājiem, bet visā pasaulē. Tāpat arī ir šis te sacelšanās gars, kas grib aizgrābt katru ļaudi.
katru cilvēku. Un tik līdz dzirdēsiet skanam taures, ragus, liras, kokles, arfas, bazūnas vai jau kādu citu mūziku. Tā metieties zemē un slaviniet zelta tēlu, ko uzslēdz ķēniņš Nebukadnecars. Un pievērsiet atkal uzmanību. Šis uzskaitījums atkārtosies atkal un atkal. Uzslēdz ķēniņš Nebukadnecars. Bet, ja kāds nemetīsies zemē un neslavinās, to nekavējoties, lai met uguns ceplī. Līdz ko izdzirdēja skanam taures, ragus, liras, kokles, arfas un citu mūziku. Tā visi ļaudis, ciltis un tautas metās zemē un slavināja ķēniņa Nebukadnecaru uzslieto zelta tēlu. Un tūlīt atnāca daži kaldeju zintnieki un ļaunprātīgi apsūdzēja jūdus. Viņi sacīja: ķēniņam Nebukadnecaram, ķēniņš lai dzīvo mūžīgi, tu ķēniņ, taču pavēlēji, lai ik viens, kas dzird atskanam taures, ragus, liras, koklis, arfas, bazūnes vai ko citu, metas zemē un slavina zelta tēlu. Un ja kāds nemetīsies zemē un neslavinās, tas jāmet uguns ceplī. Bet ir daži jūdi, kurus tu iecēli pārvaldīt Bābeles pavalstis, Šadraks, Mešaks un Abednego, kas nepilda tavas pavēles. Viņi nekalpo taviem dieviem un neslavina zelta tēlu, ko tu uzslēji. Tātad mēs ievērojam jau 3. reizi, kā tiek izcelti mūzikas instrumenti. Taures, ragi, liras, kokles, arfas, bazūnes un vēl vispārējais. 6 mūzikas instrumenti plus vēl vispārējais. Atkal šis sacelšanās gars, kas simbolizē šis skaits, ko simbolizē šis skaits 6. Un tas, ka tiek atkārtots 3 reizes, tas ļoti to pasvītro. Un tas, starp citu, tiks atkārtots vēl vienu reizi 15. pantā. Bet es uzreiz gribu mūs likt domāt par šodienu. Jo mēs redzēsim arvien vairāk un vairāk paralēlus ar šodienas šo Atklāsmes 13. nodaļu, kas apraksta, kas notiek. Atklāsmes 13. nodaļā mums nav pieminēti, kādā veidā visas pasaules iedzīvotāji tiks piespiesti pielūgt zvēra tēlu, jo, varbūt mēs neizlasījām, varbūt mēs varētu izlasīt arī šos pantus. Atklāsmes 13. nodaļā mēs izlasījām pēdējo pantu, bet izlasīsim arī vēl nedaudz augstāk. No 14. panta. Viņš maldina zemes iedzīvotājus ar zīmēm, kuras darīt viņam tika dots pirmā zvēra klātbūtnē. Viņš liek zemes iedzīvotājiem darināt attēlu šim zvēram, kam bija zobena, cirtiena ievainojums, bet kas izdzīvoja. Un viņam tiek dota vara iedvest zvēra tēlā garu, lai zvēra tēls spētu pat runāt un panāktu, ka visi, kas to nepielūdz, tiktu nogalināti. Un viņš liek visiem, gan augstiem, gan zemiem, gan bagātiem, gan nabagiem, gan brīvajiem, gan vergiem, pieņemt neizdzēšamu zīmi uz viņu labās rokas vai uz pieres. Tā, ka neviens nevarētu nec pirkt, nec pārdot, kā vien tad, ja tam ir neizdzēšamā zīme, zvēra vārds vai viņa vārda skaitlis. Un pēdējo pantu jau izlasījām. Tātad arī šeit ir stāsts par kādām varām un kādu vienu konkrētu varu, kas tiek ko Atklāsmes 13. nodaļas no 11. panta identificē kā jēru ar 2 ragiem, un kuri nav vēl šo lasījuši, var to pētīt, bet īsumā sakot,
mēs to identificējam kā Amerikas Savienotās valstis. Un tur ir rakstīts, ka šī vara, kas sākotnēji bija protestantiska, bet viņa savienosies ar šo te pirmo zvēru, kas ir pāvestības vara, un cels tēlu viņam, cels īpašu atveidu un uzspiedīs arī kādu šīs pirmā zvēra varas zīmi. Un visiem būs jāpielūdz. Mums šeit nav minēta mūzika, kā jau es teicu, bet ņemot paralēli ar Daniela 3. nodaļu, mēs varam nojaust, ka arī šodien šī Dieva ienaidnieka vara, šis sacelšanās gars, kas valda pasaulē pret Dievu, spēcīgi izmanto mūziku. Izmanto dažādus instrumentus un dažādus ieročus, lai tikai apdullinātu jauniešu un pieaugušo prātus. Pēdējās arī nedēļās un mēnešos, kad es dodos uz lielveikalu, es esmu ļoti nopietni sācis domāt par to, ka es varētu iet ar austiņām iekšā veikalā, lai neklausītos tajās šausmīgajās melodijās un vārdos, kas tiek izteikti pa atskaņotājiem. Tā mūzika, cik pretīgas ir tās ainas, un tūlīt Jāņi arī tuvojas, un katru gadu īpaši tuvojoties Jāņiem šie vārdi kļūst vēl šausmīgāki, perversāki un trulāki. Es redzēju vienu vīrieti, kurš gāja ar austiņām, es domāju, ka varbūt tā nav nemaz tik slikta doma. Ja tajā laikā varētu vienkārši klausīties kādas skaistas slavas dziesmas vai kaut ko instrumentālu, varbūt tas nāk daudz labāk un daudz ātrāk varētu arī iepirkties. Šodien mūzika spēlē ļoti lielu lomu cilvēku dzīvēs, jo mūzika raisa emocijas, un cilvēkiem patīk apslēpt sliktās emocijas un uzjundīt kādas labas, kas neļauj domāt. Skatīsimies tālāk. 13. pants. Nebukadnēcars ļoti sadusmojās un pavēlēja atvest Šadrahu, Mēšahu un Abēdnego. Un kad šos vīrus atveda pie ķēniņa Nebukadnēcara, viņš tiem sacīja: Šadrah, Mēšahu un Abēdnego, vai jūs tīši nekalpojat maniem dieviem un neslavināt zelta tēlu, ko es uzslēju? Nu tad esiet gatavi. Tiklīdz dzirdēsiet atskanam tauris, ragus, liras, koklis, arfas, bazūnas vai ko citu, tā metieties zemē un slaviniet zelta tēlu, ko es uzslēju. Bet ja jūs neslavināsiet, tad tūlīt tiksiet iemesti uguns ceplī. Kurš dievs gan spēs jūs paglābt no manis? Šadraks, Mēšaks un Abednego atbildēja ķēniņam: Ak, Nebukadnecer, šajā lietā mums nav jāizstāvas tavā priekšā. Jo mūsu Dievs, kam mēs kalpojam, spēj mūs paglābt no uguns cepļa un arī no tevis. Un pat ja viņš tā nedarītu, tev jāzina, ķēniņ, ka mēs nekalposim taviem dieviem un neslavināsim zelta tēlu, ko tu uzslēji. Kas par izaicinājumu? Visas pasaules varas vīru, ietekmīgo vīru vidū. Visi zemojas. Un mēs nezinām, kas bija ar pārējiem Dieva bērniem jūdiem, kas tur bija. Bet ir 3 – Šadraks, Mešaks un Abednego. Jaunieši, mēs saprotam, ka viņi tajā laikā varētu būt ap 20 gadiem, kuri
tiek izaicināti sakot, kas jums vispār ir par Dievu? Kāpēc jūs nezemojaties mana Dieva priekšā? Kāpēc jūs nepaklausat? Kurš gan jūs varēs izglābt? Viņiem tiek piedraudēts ar nāvi. Un tomēr viņi ir iepazinuši savu Dievu. Viņi ir iepazinuši, ka Viņš ir Dievs pāri visiem dieviem. Un mums nav jāizstāvis, ne jāmēģina kaut kā vēl paskaidrot. Viņi saka, ka mūsu Dievs, kam mēs kalpojam, spēj mūs paglābt. Šodien arī mēs varam saskarties ar dažādiem izaicinājumiem. Un visādi šīs pasaules dievi, mamons, jeb mantas, kārība un dažādi citi šķietamie nodrošinājumi, kas varētu mūs paglābt, aicina pielūgt, aicina godāt viņus, atdot savu uzticību, atdot savu paklausību. Šis vienaudžu spiediena dievs, goda dievs, sabiedrības statusa. Dievs mūs aicina viņu pielūgt, paklausīt, pakļauties, pielāgoties. Bet mēs varam zināt, ka tas Dievs, kuram mēs kalpojam, Viņš spēj mūs paglābt. Viņš spēj. Un pat, ja viņš kādā brīdī izdomā, ka labāk mums ir šodien atdot savu dzīvi, pārstāt šo īso dzīvīti, kas ir šajā dzīvē, un doties gaidīt mūžību, kad varēs vēl ilgi dzīvot zemē, kur nebūs grēka. Tad Dievs zina. Tas ir mums vislabāk, un mēs tāpat paliksim uzticīgi. Brīnišķīgs piemērs no Šadraha, Mešaha un Abednego. Un tomēr mēs varam padomāt, viņiem taču varēja būt arī attaisnojumi, vai ne? Kāpēc gan, lai nezemotos? Kā jums šķiet? Kādi varēja būt attaisnojumi Šadraham, Mešaham un Abednego, lai šajā lielajā ceremonijā tomēr kaut kā vismaz noliektos pie zemes vai neizceltos tik ļoti? Viņi varētu teikt, ka viņi zemojas sava Dieva priekšā un šajā laikā pielūgs visaugstāko Dievu. Ļoti labs attaisnojums. Jā, viņi varēja teikt, bet Dievs, mēs pielūdzam šobrīd Tevi. Tas nekas, ka visi apkārt mums tagad ir zemojušies šī zelta tēla priekšā. Mēs godinam un slavējam Tevi. Tu redzi, mēs vienkārši negribam, lai mūs tagad sadedzina tajā ceplī, bet mēs nezemojamies viņa priekšā, mēs zemojamies Tavā priekšā. Ja? Ļoti labi izdeja, ne? Kāpēc nē? Labi, varbūt ir vēl kāds labs ceļš ārpus šī izaicinājuma. Viņi varētu domāt, tie elki taču ir nieki. Tas taču ir vienkārši nedzīva statuja. Tur jau nekā tāda nav. Vai arī viņi varētu varbūt pagriezties tajā brīdī uz Jeruzālemes pusi un zemoties tajā virzienā, un neviens neredzētu, ka viņi tur stāv, viņi ir noliekušies. Varbūt viņi vienkārši varēja aiziet kurpes vai tur siksnas aiztaisīt tajā brīdī, kaut kas nokritis uz zemes, pacelt, nebūtu tā izcēlušies. Jā, diezgan daudz un labus attaisnojumus mēs varam izdomāt jebkurai situācijai, ja vien mēs to gribam. Tas, kurš gribēs atrast attaisnojumus jebkam, lai nepaklausītu Dievam, lai neticētu viņam, to var atrast.
grēkam varam meklēt attaisnojumus, cik gribam. Bet, lai arī ko viņi būtu izdomājuši, kāpēc tas nederētu? Tāpēc, ka viņi būtu nodevuši aplamu liecību, publisku piemēru, ka viņi seko, ka viņiem nav cita dieva. Visi plūst pa to straumi, un mēs arī. Šis bija viņu laiks pastāvēt un nepakļauties spiedienam. Un paskatīsimies, ko Dievs tad izdarīja. Vai viņš paglāba viņus, vai kas notika. Tad Nebukadnecars traki pārskaitās uz Šadrahu, Mēšahu un Abednego, un viņa seja pārvērtās. Viņš pavēlēja cepli sakurt 7 reizes karstāku nekā parasti. Varbūt tas ir Dieva pirksts. Un karapulka stiprākajiem vīriem sasiet Šadrahu, Mēšahu un Abednego un iemest uguns ceplī. Tie viņus sasēja, viņi bija tērpušies apmetņos, kreklos, galvautos un citās drēbēs un iesvieda uguns ceplī. Pēc ķēniņa bargās pavēles ceplis sakūra tik karstu, ka tos vīrus, kas saņēma Šadrahu, Mešahu un Abednego, liesmas pašus nomaitāja. Bet šie 3 vīri, Šadrahs, Mešahs un Abednego, sasieti iekrita uguns ceplī. Tad ķēniņš Nebukadnecars izbijies, pielēca kājās un sacīja saviem padomniekiem: vai tad mēs ugunī neiemetām 3 sasietus vīrus? Tie atbildēja: tieši tā, ķēniņ. Viņš saka: bet es taču tur redzu 4 vīrus, atraisītus un neskartus staigājam ugunī. Un 4. izskatās kā Dievu dēls. Wow! Ko Dievs spēja izdarīt? Vislielākajā izaicinājuma brīdī. Šo vienkāršo uzticēšanos atalgot ar savu klātbūtni. Es domāju, noteikti Daniels, Šadraks, Mešaks un Abednego bija lasījuši Jesajas šos tīstokļus, kas ir uzrakstīti kaut kur 200 gadus pirms šī notikuma. Un droši vien, ka viņi sev ņēma spēku no Jesajas 43. nodaļā dotā apsolījuma, kad tu ies caur ūdeņiem, es būšu ar tevi. Un caur upēm tās tevi neaizraus. Kad caur uguni iesi, tu nesadegsi. Liesmas tev neapsvilinās. Un tas piepildījās. Dieva apsolījumi ir uzticami. Dievs gribēja īpaši pagodināties šajā brīdī caur savu kalpu uzticību. Un visiem pasaules varas vīriem padomājiet, kas tā bija par liecību, kas par iespēju atgriezties, nožēlot un godināt nevis to zelta tēlu, bet dzīvo Dievu. Un Dievs pats nokāpa tur. Pats Dieva dēls. Jā, interesanti, ka šeit ir lietots tieši šis termins, kas šī Daniela 3. nodaļa ir sarakstīta aramiešu valodā, oriģinālā. Un aramiešu valoda ir tā laika angļu valoda. Ļoti, tā laika vispasaulē runātā valoda. Un viņa ir ļoti līdzīga arī ebreju valodai. Jo šis vārds Dievu dēls ir Elohim, kas ir gandrīz pats, kas Elohim, tikai ar N. Un jā, tas nozīmē šo
ka viņi to attiecina uz Dievu pašu, uz Kungu. Un tas ir īpaši, ka arī mēs šodien, ejot cauri dažādiem notikumiem, kas mūs gaida priekšā, varam zināt, ka Dievs, Dieva dēls ir ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Un, lai arī būtu uguns, lai arī kas būtu, viņš ir šeit. Mēs varam pacelt acis uz Jēzu. Un, lai arī varbūt citreiz šis laiks šķiet tāds nedaudz biedējošs, un arī pravietojums lasot, tie šķiet tādi, bet kur tad tur ir Jēzus? Mēs redzam, kur ir Jēzus. Viņš ir tieši blakus, viņš ir tieši ugunīs. Viņš ir glābējs. Un, starp citu, Jēzus ir saskatāms katrā Daniela nodaļā. Mēs to esam redzējuši un redzēsim uz priekšu. Jēzus ir ar mums. Un tad Nebukadnēcars piegāja pie cepļa, ieejas un sauca: Šadrah, Mešah, Abednego, visaugstākā Dieva kalpi, nāciet ārā! Tad Šadrahs, Mešahs un Abednego iznāca no cepļa. Ap viņiem sapulcējās satrapi, priekšstāvi, pārvaldnieki un ķēniņa padomnieki un redzēja, ka uguns tiem nav apdedzinājusi miesu, nav apsvilinājusi matus, nav skārusi drēbes un nebija jūtama pat deguma smaka. Ai, Dievs ir tik varens. Tad Nebukadnēcars sacīja: Slavēts Šadraha, Mēšaha un Abednego Dievs, kas sūtījis savu sūtni un pasargājis savus kalpus, kas viņam uzticējās, netaupīdami pat savu dzīvību un nepildīdami ķēniņa pavēli. Tie nekalpoja un neslavināja citu dievu kā vienīgi savu dievu. Tādēļ es pavēlu visiem ļaudīm, ciltīm un tautām, kurš kaut ko teiks pret Šadraha, Mešaha un Abednego dievu, lai to sacērt gabalos un viņa namus, lai pārvērš drupās, jo nav neviena cita dieva, kas tā spētu glābt. Jā, ļoti ironiski. Varnais ķēniņš Nebukadnēcars ir sastapies ar dzīvo Dievu. Un mēs redzam, ka viņš ir atgriezies, bet īstenībā nav atgriezies. Kā mēs to redzam? Mēs savatskolā runājām par nožēlu. Vai jūs šeit redzat nožēlu? Nemiņas no nožēlas. Viņš redz informāciju, viņš ir uztvēris šo informāciju. Tad šis ir tas dzīvais Dievs, kuram mums ir jākalpo, un mēs visu perfekti zinām. Viņš varētu būt 7. dienas adventists, bet labi nebūtu. Bet viņā nav notikusi nekāda sirds pārmaiņa. Tieši tā pati pavēle iznīcināt visus, kas nepielūdz to tēlu, tagad iznīcināt visus, kas nepielūdz to Dievu. Tāds nav dzīvais Dievs. Ir nepieciešams laiks apstāties un iepazīt. Tieši tāpat mums arī katram nākot draudzē, iepazīstot Dievu, ir nepieciešams laiks. Dievs nav tāds, kā tu domā. Dievs nav tāds, kā tu esi redzējis pasaules dievs, ko viņi ir piedāvājuši, ko citi ir stāstījuši par to, kāds viņš ir, jo nav valodas, kas spēj aprakstīt, cik mīlošs viņš ir, cik spēcīgs viņš ir. Nekas tev to nevar nodot, kā tava sastapšanās ar viņu, laiks ar viņu. Jā, un ķēniņš atkal iecēla Šadraku, Mešaku un Abednego par Bābeles pārvalsti. Jā. Tāds skaists no vienas puses noslēgums, un tomēr turpinājumam ir jāsako. Dievs turpinās savu darbu pie visvarenā ķēniņa. Viņš nav visvarens, bet varenā ķēniņa sirds. Un vēl tomēr es noslēgumā gribu vilkt kādu paralēli ar Atklāsmes 13. nodaļu un mūsdienām. Tajā laikā
bija nedaudz cits konteksts un situācija, kādā dzīvoja Dieva bērni, nekā tas ir šodien, kur mēs dzīvojam. Tajā laikā šīs pārbaudošais bauslis vai baušļi, kuriem Sātans īpaši uzbruka, bija kuri? Kādiem baušļiem šeit Sātans īpaši uzbruka? Daniela 3. nodaļā. Tas ir 1. un 2. bauslis, vai ne? 1. tev nebūs godāt. Es esmu tavs Dievs, kas tev izvedis no Eģiptes zemes, netur citus dievus savā priekšā. Un 2. bauslis, netaisi savu ēlka tēlu vai kādu atveidu. Šos abus baušļus Nebukadnecars pārkāpj un aicina arī pārkāpt Dieva bērnus. Kāpēc? Kāpēc tieši šos baušļus? Tāpēc, ka šie divi baušļi bija šīs divas prakses bija tādas, kas bija ļoti izplatītas visā pasaulē tajā laikā. Visur bija elku dievi un visādi dievi. Un tāpēc bija ļoti liela straume, ļoti liels spiediens, ka visi tam atsauksies, visi paklausīs un sekos, un būs ļoti grūti pastāvēt dažiem Dieva uzticīgiem bērniem. Nu labi, tagad padomāsim par šodien, 21. gadsimtu. Kā jums šķiet? Ja pasaules lielvaras izdotu pavēli uzsliet kaut kādu tēlu, man šķiet smieklīgi to sakot, bet uzsliet fizisku tēlu un sasauktu visus vai visur izplatītu šo tēlu un liktu visiem sekulāriem eiropiešiem un postmodernajiem amerikāņiem un austrāliešiem un visiem pasaules iedzīvotājiem pielūgt un zemoties tagad kaut kāda tēla priekšā. Vai cilvēki, mūsdienu inteliģentā sabiedrība kaut ko tādu darītu? Nē, tas ir kaut kas pilnīgi absurds. Kāpēc, lai mēs kaut ko tādu darītu? Labi, tad kas būtu tāda prakse, kas šodien ir ļoti izplatīta un ko būtu viegli izmantot, lai visus pasaules iedzīvotājus pamudinātu pārkāpt kuru bausli? Kuru no 10 baušļiem? Nu, jā, varbūt laulības pārkāpšana diezgan izplatīta. Un tomēr šie baušļi, kas ir otrā dekaloga pusē, kas ir par savstarpējām attiecībām, ir diezgan skaidri, tomēr cilvēks sirds apziņā, ka tas ir grēks. Bet šie pirmie 4 baušļi, kas ir tādi morāli neredzami, bet sirds tādi attiecībām pret Dievu, tie ir jau cita runa. Un jā, 4. bauslis. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Lielākā daļa pasaules šodien nepiemina sabatu. Bet tā vietā ļoti labi atpūšas, ļoti vērtē brīvdienas un ļoti labprāt atpūšas svētdienā. Un ļoti vērtē ģimeni, ļoti vērtē ekonomiku un arī dabas saudzēšanu. Un visus šos saukļus Sātans caur pāvestību un Amerikas Savienotajām valstīm, kas apvienojoties arī ceļ šo tēlu, izmanto, lai vadītu cilvēkus tad turēt svētu svētdienu. Tā vietā pārkāpjot Dieva sabata, 4. bausli. Un tāpēc mums šodien arī ir šis brīdinājums nepieņemt zvēra zīmi. Un zvēra zīme, tas ir viņa autoritātes zīme. Un pāvestība, Romas pāvests vairāk kārt ir rakstījis, man šodien nav sagatavots, bet to var atrast, ka viņa autoritātes zīme ir svētdienas ievērošana. Jo viņš ir pārcēlis no sestdienas uz svētdienu.
321. gadā pēc Kristus. Tāpēc Dievs mums ir devis šo īpašo sabatu, kuru turēt svētu. Un, protams, ar to vien nebūs pietiekami. Mums ir vajadzīgs arī mīlēt viņu, kalpot viņam no sirds, piederēt viņam, atspoguļot viņa raksturu, kā atspoguļoja Šadraks, Mešaks un Abednego, uzticēties viņam pilnībā, pazīt un kalpot viņam, kā Šadraks, Mešaks un Abednego to teica. Tāpēc mans aicinājums jums, mīļie brāļi un māsas, Talsos, vai tad, kad būs izaicinājuma brīdis un jums ir jāpastāv, paklausīt Dievam vai paklausīt cilvēku pavēlei? Vai jūs gribētu, lai Dievs jums dod šo mīlestību un spēku stāvēt? Nedomāt attaisnojums, bet stāvēt. Kurš to gribētu? Lai Dievs svētī mūs kalpojot viņam un iepazīstot viņu. Amen. Debesu Tēvu, paldies par tavu mīlestību, ka tu esi mums klāt ikdienas līdz pasaules galam. Lai arī kam mēs ietu cauri, tu esi ar mums. Paldies Tev par pamācībām no Daniela grāmatas. Paldies par Šadraka, Mešaka un Abednego piemēru. Un mēs lūdzam, kaut mūsu katru dzīvi varētu būt tāds piemērs. Lai tie, kas ies pēc mums, var redzēt, ka mēs arī esam Tevi mīlējuši. Esam Tevi mīlējuši līdz nāvei. Tēvs, stiprini katru mūsu. Īpaši gribu aizlūgt par tiem, kas pacēla roku, lai Tu, Tēvs, arī apzīmogo šo apņemšanos ar tuvību ar Tevi. Un Tēvs, es lūdzu arī par tiem, kuri domā un varbūt arī šķaubījās pacelt, lai Tu, Tēvs, vadi mūs katru mācīties tuvāk Tev. Un paldies, ka mēs varam nesekot nekādam cilvēkam, bet dzīvajam Dievam. Un ka Tu mums savā vārdā esi skaidrs norādes atstājis. Tad nu vadi, Kungs, mūs ar Tevi līdz galam. Jēzus vārdā. Amen.